Cienījamais Kia EV3 entuziast! Jūs esat saņēmis piedāvājumu, kurā aprakstīts jūsu iespējamais nākamais transporta līdzeklis. Sekojiet man un pārunāsim vēl dažas svarīgas lietas par Kia EV3. Kia EV3 ir veidots uz īpaši elektroautomobīļiem paredzētas platformas. Tam ir 400 voltu sistēma, kas nodrošina maksimālo uzlādes jaudu 130 kW. Ir pieejamas divas vilces akumulātoru iespējas – 58,3 un 81,4 kWh. Pirmā nodrošina nobraukumu līdz 430 km, bet otrā līdz 605 km ar vienu uzlādi. Un, ja runājam par uzlādi, akumulātoru no 10 līdz 80% var uzlādēt aptuveni 30 minūtēs. Savukārt mājas apstākļos ar 11 kW lādētāju 5 līdz 7 stundās, atkarībā no izvēlētā akumulātora izmēra. Pateicoties tam, ka Kia EV3 ir veidots uz īpaši elektromobīļiem paredzētas platformas, tas ir tikpat ietilpīgs kā līdzīgas automašīnas ar iekšdedzes dzinēju. Piemēram, riteņu bāze ir tāda pati kā Kia Sportage, kas, protams, nozīmē, ka aizmugurējos sēdekļos ir vairāk vietas kājām. Kia EV3 virsbūves garums ir 4,3 metri ar 2,68 metru garu riteņu bāzi. Augstums 1,56 metri un platums 1,85 metri. Bagāžas nodalījuma ietilpība ir 460 litri, kas ir viena no lielākajām starp elektromobīļiem savā klasē. Atkarībā no akumulātora izmēra, Kia EV3 ļauj vilkt 500 līdz 1000 kg smagu piekabi. Kia EV3, tāpat kā visi pārējie Kia modeļi, ir labi aprīkots jau no bāzes komplektācijas, un tāpēc EV3 standarta aprīkojumā atrodam šādas lietas. Siltumsūknis, bez kura mūsu reģionā vadīt elektroauto ir mazliet grūtāk, jo, pateicoties šai ierīcei, augstākā laikā nobraucamais attālums ar vienu uzlādi ir lielāks. I-pedālis, kas būtībā ļauj kontrolēt ātrumu ar vienu pedāli, un šī funkcija nepazūd pat tad, ja atkārtoti iedarbina transporta līdzekli. 12,3 colu instrumentu panelis, 5,1 colas sēdekļu un klimata kontroles panelis, kā arī 12,3 colu mēdīju un navigācijas ekrāns, kruīza kontrole ar distances ieturēšanas funkciju, pilnībā automātiska 2 zonu klimata kontrole, tālo gaismu asistents, apsildāmi priekšējie sēdekļi un stūres rats, bezvadu tālruņa lādētājs, smart key bezatslēgas iedarbināšana un digitālā atslēga tālrunī. Joslas saglabāšanas palīgsistēma, priekšējās sadursmes novēršanas sistēma ar gājēju, velosipēdistu un automašīnu atpazīšanas sistēmu un priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma ar pretīm braucošā transporta līdzekļa atpazīšanu un avārijas bremzēšanu, veicot kreiso pagriezienu krustojumā. Ātruma ierobežojuma paziņošanas funkcija, parkošanās sensori priekšā un aizmugurē un atpakaļskata kamera ar dinamiskām līnijām. Noskaņas mūzika, kuras izvēlnē var atrast gan meža, gan jūras skaņas, un kā papildus akcentu vēlamies izcelt arī apgaismojumu bagāžnieka durvju apakšā. X Plus un GT Line aprīkojuma līmenī, kā papildu aprīkojums tiek piedāvāts projekcijas jeb head-up displays. Šāds aprīkojums netiek piedāvāts citos šīs pašas klases automobīļos. EV3 gadījumā šīs opcijas cena ir 500 eiro. Frank, jeb zem priekšējā pārsega esošā glabātuve, kur var uzglabāt transporta līdzeklim nepieciešamos uzlādes piederumus. Turklāt, sākot ar GT Line līmeni, standarta aprīkojumā ir iekļauta Vehicle to Load enerģijas reģenerācijas funkcija ar 3,5 kW jaudu, kas pārvērš jūsu automašīnas vilces akumulātoru par akumulātora banku. Šajā komplektācijā transporta līdzekļa salonā ir ierīkota arī 220 voltu kontaktligzda. EX līmenī šī opcija maksā 400 eiro. Un ja mēs izvēlētos EV3, tas būtu ar DriveWise pakotni, kas ietver 360 grādu pilnā skata monitoru, attālinātu novietošanu stāvvietā, aklās zonas kameru attēlu instrumentu paneļa ekrānā, sadursmes novēršanas palīdzības sistēmu braucot atpakaļgaitā, novietojot automašīnu stāvvietā par 900 eiro. Bet, ja izvēlēties GT Line TX versiju, tad tas viss jau ir standarta aprīkojumā. Kia standarta garantijas nosacījumi ir 7 gadi vai 150 000 km nobraukums, bet vilces akumulātoram attiecīgi 8 gadi un 160 000 km nobraukums. Un, protams, Kia EV3 ir pieejams arī plašāks aprīkojums. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par EV3, droši sazinieties ar Kia pārstāvi, kurš sagatavo jums piedāvājumu, un noteikti izmēģiniet Kia EV3.